Šai nedēļā vietējie mediji vēsta par bēdīgi slavenā projekta ar nosaukumu Rail Baltica nedienām. Tas tika palaists jau pirms 13 gadiem, un to pabeigt bija paredzēts līdz 2030. Jau atkal šīs okulta maģiskais cipars, kas skaidri liecina par to, ka šis ir nekas cits kā viena no globālā oligarhāta mahinācijām. Un tā no pompoziem saukļiem par šī projekta nepieciešamību reģiona attīstībā esam nonākuši līdz tam, ka projekts ir jāpārdomā, tam nepietiek naudas, un neskatoties uz to, ka stacijā būvdarbi notiek, beigās var izrādīties, ka šis slavenais vilciens vispār Rīgā pat nepieturēs. Vārdu sakot, varētu vienkārši par to visu pasmieties, jo kā gan citādi varēja būt pie šīs valsts birokrātijas, kleptokrātijas un šizofreniskās pārvaldes. Šādos projektos vienmēr viss tiek sadārdzināts, vienmēr uzvar režīmam pietuvinātie ar dārgākajiem piedāvājumiem un tā joprojām. Tomēr šo ir vērts aplūkot tuvāk, lai saprastu to, kāpēc vispār bija vajadzīgs tik neiedzīgi ambiciozs un finansiāli nepavalkams projekts. Vai tiešām Baltijas valstīs, kur cilvēki strauji izmirst un viss pamazām apstājas, ir vajadzīga tāda maģistrāla, it kā te būtu kaut kāda Tokija ar tūkstošiem pasažieru katru dienu visos virzienos? Tad šis projekts jau no paša sākuma nebija ekonomiski pamatots, tas ir tīri ideoloģisks un politisks. Tas ir daļa no tās pašas zaļās afēras, jo te jau arī skaidri rakstīts par tiem pašiem CO2 izmešiem, ko tas ietaupīšot. Tas viss ir turpat, kur elektromobīļi un 15 minūšu pilsētas. Īsāk sakot, lai saprast, kas tas ir un kāpēc bija domāts, ir jāapskata viss lielais projekts ar nosaukumu Net Zero, jeb absolūtā nulle. Ar nulli te domāta pilnīga attiekšanās no jebkādas tās sauktās fosīlās enerģijas un pāriešana tikai uz tā saukto tīro zaļo enerģiju. Tas viss, saprotams, ir viena liela krāpšana, jo pietiek tikai paskatīties uz to, kā piemēram Skotijā pagājušā gada decembrī 60 vēja turbīnas pēc bojājumiem vienkārši tika pieslēgts dīzeļu ģeneratoriem, un tur bija vesela kaudze ar problēmām. Tā spēja strādāt tikai uz puslodzi, vairāk patērējot elektrību kā dodot, augsne izlīt tonnām eļļas un tā tālāk. Tāda un ir tā zaļā enerģija, nerunājot par to, kā vispār tiek ražotas visas baterijas un kur tās paliek pēc tam. Taču zaļā enerģija šobrīd nozīmē milzu subsīdijas no lielajiem naudas maisiem, un tāpēc arī tiek mēģināts realizēt šādus neprātīgus projektus. Daļai arī tāpēc, ka Eiropai ir paredzēta deindustrializācija, lielais resets paredz arī cilvēku kustības apturēšanu un daudz ko citu. Šai sakarā ir jāapskata kāds vēl 19. gadā iznācis dokuments tieši ar tādu nosaukumu – pilnīgā nulle. Te ir uzzīmēts un aprakstīts globālis ceļvedis tajā, ko viņi īsti grib izdarīt un attiecīgā laika posmi. Tad palasīsim, kas ir paredzēts no 20. līdz 29. gadam, jeb kas notiek tieši šobrīd. Izbeigt degvielas auto izstrādi, jebkuram jaunam auto jāsadara ar pilnīgo nulli. Dzelzceļš, tieši tas, par ko vispār šī tēma, steidzami jātīsta kā lidojuma aizvietotājs. Bet aiz 30. gada tam jākļūst par faktiski vienīgo pārvietošanās un arī kravu pārvadāšanas līdzekli. Tālāk redzam to, kas notiek ar lidojumiem. Līdz 30. gadam jāslēdz visas lidostas, izņemot Heathrow, Glasgow un Belfastu, jo visu citu aizvieto vilcieni. Šis konkrētais plāns ir domāts tieši Anglijai, bet principā tas pats jau attiecas uz visu globālistu kontrolēto pasauli. Bet 30. gadā jāslēdz jau visas lidostas, un pēc tam lidojumi vairs nenotiek vispār, ja vien jums nav privātā lidmašīna, protams. Tālāk pēc 50. gada varētu būt jau kaut kādas elektriskās lidmašīnas un vēl kaut kādi citi brīnumi, varbūt atgriezīsimies pie dirižabļiem. Tas pats attiecas uz kravu pārvadājumiem ar kuģiem, jo arī te viss ir pilnībā jāizbeidz. Te jāatgādina, ka dīzeļu kravas kuģi šobrīd nodrošina visas pasaules kravu asinsriti un preču apmaiņu, kas notiks tad, ja to visu aptur pilnībā, grūti pat iedomāties. Tad te vēl ir ēdiena sadaļa. Līdz 30. gadam gaļas lietošana jāsamazina par pusi, bet līdz 50. gadam tādas vispār vairs nav un to nepārvadā pat ar vilcieniem. Tas pats arī uz ierasto degvielu un kurināmo. Var sakot, līdz 50. gadam tiek plānots pilnībā pārveidot pasauli, kādu mēs to zinām. Ļoti daudz kam būtu jānotiek tieši jau tuvāko 7 gadu laikā. Paskatoties visu šo kopējo lielo plānu, top skaidrs arī tas, ka pēc tik intensīvi tiek stumts tāds pilnīgi neiedzīgs un dārgs projekts kā Rail Baltica.
Tas vienkārši ir tāpēc, ka tas ir daļa no šī oligarhāta plāniem iespundēt cilvēkus pēc iespējas mazākās teritorijās, apturēt starpkontinentālo satiksmi un kravu pārvadājumus, un tad katram pievienot izmešu skaitītāju, līdz ar to ierobežojot gan ikdienas patēriņu, gan ceļošanu, jo viss tas taču bojā planētu. CO2, izmešu nodokļi un viss pārējais. Vai ko tādu iespējams vispār izdarīt, un vai visas valstis un sabiedrības tam piekritīs, gribētos ticēt, ka tomēr nē, jo rietumi ar savu degradāciju jau nav visa pasaule, te notiek arī citas lietas, un daudzi nemaz negrasās atteikties no ierastās lētās enerģijas, kas nodrošina jebkuras valsts ekonomisku izaugsmu un labklājību. To visu dara tikai pilnīgi ķerti politiķi un oligarhāta kalpi. Diemžēl mūsu zeme ir pilnīgā viņu kontrolē, un tāpēc mums ir šis neprātīgais projekts, kurš gan draud ar izjukt un kam var nepietikt naudas. Zinot šo lielo plānu, tā faktiski ir laba ziņa, ka tas sāk jukt un ka pasaulē nāk gaismā visu šo afēru patiesie nolūki, kam sakars ir tikai ar kontroli un nekādi ar planētu vai klimata pārmaiņām.